1921. gadā Latvijas Satversmes sapulce un prezidents toreiz bija Jānis Čakste. Savā kopsēdē pieņēma likumu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju valstī. Un noteica, ka turpmāk šo reģistrāciju veiks laicīgās iestādes, kuras nosauca par dzimtsarakstu nodaļām. Līdz tam visa reģistrācija notika tikai baznīcās. Un tā šī sistēma darbojas jau 95 gadus. Vai tu vēlies par to parunāt? Jā. 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 jā, 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 Jāpadomā. kad tu pēdējo reizi biji dzimtsarakstu nodaļā? starp citu pavisam nesen es biju, tur bija kādai dāmai, bija gāja pensijā, un valodas tā smuki uzdzied, un liekas, tas bija tāds baigi inčīgais tāds pasākums. Un dāmas bija lustīgas un priecīgas, un tā forši bija. Pirmā asociācija man ir runas pedagogs. Jo tas nav diezko vienkārši izrunājums vārds. Dzimtsarakstu nodaļa. Kāda burta vienmēr izlaidīs to vārdu sakot ātri? ar dzimtbūšanu kaut kas saistīts. Tāpēc, ka tomēr tajā brīdī, kad tu kaut kādā veidā aizies uz dzimtsarakstu nodaļu un pieņem kādu lēmumu, tas uz mūžu tev kaut kādā veidā saista tomēr. Un rezultātā grozi kā gribi, ja viss ir pareizi un veiksmīgi notiek tā cilvēku sadzīvošana, tad veidojās dzimtes, līdz ar to dzimtbūšanu. Sievieti, kurai medaļas kaklā, kura tā kā salauzā un arī kāds tur uzstājās un tā. Pirmā asociācija ir kaut kāda laksti, kaut kāda smarža saistībā ar ziediem, ar svētkiem. Kaut kas uzrunājošs, kaut kas priecīgs. Smiekli. Es to saistu tikai ar kāzām, bet es pieņemu noteikti dzimtsarakstu nodaļai arī kādas citas vēl specifiskas funkcijas, par kurām es vienkārši nezinu. Dīvaini, bet man šķiet, ka dzimtsarakstu nodaļa izraksta arī miršanas apliecības, ne? Vecamies, šķiramies, aizejam, nomirstam, arī piedzimstam. Un visu to dara viena organizācija. Ārkārtīgs spēks jums. Ko dod dzimtsarakstu nodaļa sabiedrībai? Saraksta dzimtes. Viņi tur daudz mācās zejoļus no galvas. Un tad, kad divi cilvēki sanāk kopā, tur nonāk tajās telpās, tad ir cilvēks, kas skaita dzejoļus, tad viņš ņem zīmogu, tad viņš liek zīmogu uz anketas, tad viņš noņem pirkstu nospiedumus un pasludina divus cilvēkus par mūžu atkarīgiem. Kad es dzīvoju Ogrē, un ka viss precējās bija tāda Lidija dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, viņa bija tāda skaista sieviete, un man liekas, ka dzimtsarakstu nodaļā vienmēr dzīvo, strādā tādas skaistas sievietes. Vēl es zinu arī, ka dzimtsarakstu nodaļā Miervaldes Jeņķis strādā, tas Siguldā. Arī interesanti, kad opera dziedētājs tev salauzā. Es domāju, ka dzimtsarakstu nodaļas dod darbu sievietēm, kuras labi māk izrunāties. Es nezinu nevienu ņergu, kas strādā dzimtsarakstu nodaļā un nemācētu salauzāt vai nogramdīt kādu cilvēku zem zemes. Vēl man liekas, tāpēc ir diezgan daudz brīva laika, jo man liekas, cilvēki precās retāk. Viņi vairāk domā par to. Un tajā brīvajā laikā dzimtsarakstu nodaļas varētu nodarboties ar jaunlaulāto sagatavošanu laulības dzīvei. Spriežot pēc tā nosaukuma dzimtsarakstu nodaļa, es gribētu, lai viņi varētu arī tā kā uzsūtīt, lai viņi uztais man ciltskoku. Viņiem vajadzētu dzīvot laimīgu laulības dzīvi ar piemēru citiem. Vai tu vēlies par to parunāt? Mana versija, kāpēc es dzīvē varbūt neesmu to piepildījis līdz galam veiksmīgi, es domāju, ir tā, ka man bērndārzā neizdevās. Es satiku meiteni vārdā Rudīte, un es biju pārliecināts, ka es būšu viņas nākamais vīrs. Diemžēl manas ilūzijas bija veltas, un līdz ar to joprojām es esmu brīvs vīrietis. Brīvais ēglis. Tā ir izveidojies, ka ieejot teātri lielajā pasaulē, esot vēl gana jaunam, es nospēlēju Romeo lomu. Un es neteikšu, ka tas ir par laimīgu mīlestību.
Un es joprojām turpinu teātrī veikt sliktā puiša lomu. Joprojām esmu uzticīgs skumjiem stāstiem. Ģirt, no kuras izrādes šis bija? Nav stāsta skumjāk ar mīlas metu, kā stāsts par Romeo un Džulietu.